Esam atgriežušies Kuršu ofisā ar raidījumu Kurš ir runā. Un, kā jau redzat, mūsu šīs dienas ciemiņš ir FK Kurši komandas uzbrucējs. Viens no smaidīgākajiem spēlētājiem komandā tas ir Toms Pēniķis. Čau, Tom! Labdien, labdien visiem! Un jau arī runājām pirms ieraksta, ka katru sēriju raidījums kļūst ne tikai garāks, bet arī aizvien vairāk skatīts un tā tālāk un tā joprojām. Un es domāju, ka Toms varētu gāzt atkal jaunus kalnus, jo viņš ir pietiekami, jāsaka tā, iekarojis savu atpazīstamību gan komandā, gan jauniešiem, kā arī treneris. Un tāpat tas arī Liepājā. Es domāju, ka Tomam daudzi pretī nākot zina, ka viņš ir florbolists un Kuršu emblēma uz viņa krūtīm par to liecina. Noteikti atskatīsimies uz aizvadīto mēnesi. Paskatīsimies noteikti arī mazliet uz priekšu, kas ir sagaidāms decembrī. Par izlasi gan šoreiz mazāk, bet, ja kāds komentārs tev būs, droši ļaušu iestrapināties. Bet noteikti sāksim mūsu sarunu ar mazu atskatu. Pirms, ja nemaldos, jau 4 gadiem tu debitēji vīriešu virslīgas čempionātā, un tur aizvadīja 2 sezonas, kad Kurš nolēma doties uz pirmo līgu. Par to ciklu, kas bija tās pirmās 2 sezonas tev virslīgā. Kā tu tās pats atceries un kāda bija tava loma tobrīd komandā? Atceros, tad vēl bija Covid, protams, tāda lieta, tāda kaita. Bija treniņi un uzrādījās, ka gāja runas, un daudz ko dzirdēja, ka būs akmeņloks. Un es tā kā augu. Kad bija mazs, man bija numurs 26, arī visu dzīvi man vēl joprojām tas ir. Un tā kā viņam arī bija 26, viņš spēlēja lielvārdē, un es kā mazs bērns būdams augu vienmēr ar to, ka viņš man ir tāds elks, es vienmēr skatījos uz viņu. Un tā kā domāju, ka es izaugšu liels būšu, tā kā viņš. Arī Toms, vai ne? Jā, un tam līdzīgi. Un līdz ar to, kad es padzirdēju, ka viņš būs, man bija tāds iekšējs tāds dzinuls, tāda motivācija, un kad es patiešām viņu redzēju, tad bija liels prieks, un arī tad bija tā kā jau viss tas veidojās ap to, kad būšu komandā lielajā. Un bija Covid, daudzi nebija varbūt tik motivēti kaut ko darīt, ieguldīties vai kā tam līdzīgi. Man atkal bija pilnīgi pretēji, kad es visu laiku, man nebija tieši ko darīt. Es gāju skriet, trenējos un gatavojos. Tā kā man tas bija liels prieks. Jā, tad sākām sezonu. Spēlēju 3. maiņā vai arī, ja kaut bija rezervē. Spēlējām ļoti maz. Bet jā, 2. spēlē jau virslīgā pret Ķekavu, ja nemaldos, guva jau vārtus. Diezgan skaists arī pret iepriekšējā Kuršu vārds ar Akselu. Tā kā jā, tas bija liels pagodinājums, ļoti liels prieks. Tas jau bija labi laika atpakaļ, tad man bija 17. Tagad sanāk tā kā jau džekiem, kas ir mūsu komandā, jau 17. Bet tas bija forši. Tad turpmāk spēlējām 3. maiņa ļoti, ļoti maz, epizodiski tikai. Protams, ka bijām ļoti, ļoti zaļi. Vēl es tajā pašā laikā biju nospēlējis tikai 1 sezonu 1. līgā un uzreiz uz virslīgu. Jā, 3. maiņa. Pretī nāk liela uzvārda, pats vēl jauns, 17 gadi. Gribās, bet tai pašā brīdī tas jaunības maksimālisms un daudz, kur viegli mūs apspēlēja. Līdz ar to diezgan loģiski iznākums, ka bieži sēdējām arī malā. Bet kā bijām laukumā, tā, protams, uz visiem 100 devāmies laukumā un tā arī sitāmies. Pats tagad atceroties tos laikus, bija jaunais spēlētājs. Ir viegli sagaidīt to savu iespēju pie bumbiņas tikt laukumā, realizēt savus momentus, vai tā pacietība pietika tajā laikā, kā pašam šķiet? Pacietība, es domāju, ka es zināju, ka es tikšu kaut kādā brīdī laukumā. Es visu laiku liku uzsvaru, mums visu laiku bija tā, ka mēs runājam par to, galvenais neielaižam, daram visu. Rītīgs 3. maiņas darbs. Jā, daram visu, tikai lai neielaistu, lai mēs ilgāk paliktu un tiktu laukumā. Jo visbiežāk bija tā situācija, jā, kad ja mēs ielaižam, mums praktiski visa spēle ir vairāk vai mazāk norakta, ka mēs zinām jau, ka mēs varbūt pēc tās iespējas vairs netiksim. Tā kā mēs centāmies ļoti izturēt to. Un kaut kur, ja tiekam pie kādas izdevības, mēģināt to realizēt. Bet protams, jā, kā jau teicu, goli kaut kur bija, bet vairākas epizodes bija tādas, kur mēs, protams, loģiski ielaidām, un tas spēles laiks bija mazāks. Tā kā es drīzāk teiktu, ka tas bija tāds liekas, varbūt tāds spiediens visu laiku visiem mums uz muguras, ka mēs gribējām tik ļoti noturēt tos vārdus. Vairāk ka mēs neielaist, nekā spēlēt florbolu. Jā, ka mēs tik ļoti gribējām neielaist, ka mēs dēļ tā arī faktiski ielaidām vienmēr. Starp citu, ieminējis par Tomu, un es par šo biju mazliet piemirsis. Toms
pirms atbrauc uz Liepāju, tavās acīs ir viens Toms Akmeļauks. Tad, kad viņš ienāk ģērbtuvē, kurā jūs esat vienā ģērbtuvē, jūs esat vienlaicīgi gan komandas biedri, un tobrīd viņš ir arī tavs treneris. Vai tas ir joprojām tas pats Toms, ko tu tā kā biji iedomājies un iztēlojies, vai tomēr tas bija mazliet jau citādāks Toms? Grūti teikt, ka es jau tajā brīdī nezināju, kāds viņš ir kā cilvēks līdz ar to. Bet, ja ņem pēc laukuma, tad noteikti arī viņš jau bija sezonu to iepriekšējo Liepājā, kad es vēl nespēlēju, kad bija... Pirms Covid tas bija tas gads. Jā, pirms Covid gads, tad es vēl nespēlēju. Tad arī es viņu arī vēl nepazinu, bet tā, kad skatījos, un kā spēlētājs noteikti, viss kārtībā, bet kā cilvēku, kad iepazinu, tad jā, arī jau tu pats pieaudz, un tu jau vairs neskaties kā bērns uz tām lietām, un tu skaties vairāk uz viņu kā cilvēku. Tā kā noteikti tas ir savādāk daudz. Jā. Par to savu lomu jau pieskāries. Es arī paskatījos statistiku. Pirmajā sezonā, ja nemaldos, pieteikumā. Es nezinu, cik spēles laukumā, jo pieteikums ir tas, ko mēs varam redzēt. Ja nemaldos, pie 20 spēlēm, 6 vārti. Otrajā sezonā spēļu skaits ar kaut kur stipri līdzīgs, un, manuprāt, 8 vārti. Bet es esmu diezgan drošs, ka kaut kādu savu to nospiedumu vai savu parakstu, kas ir Pēniķis, laikam sanāca atstāt. Es gribētu teikt, ka jā, trešajā maiņā, ja mēs tā skatāmies, tos pirmos 2 gadus virslīgā, ja mēs skatāmies vispār pēc tiem, kas no trešās maiņas ir kaut kāds vārds guvuši, tad noteikti es esmu tas, kurš visvairāk to darīja. Bet, tas ir tas, es esmu uzbrucējs, tas ir tas, kas man patīk, kāpēc es spēlēju, man patīk gūt vārtus, būt rezultīvam. Tas ir ļoti patīkami. Nevienmēr tas sanāk, bet, protams, tas ir tas, uz ko es eju. Un tas ir it sevišķi tad, vēl, kad tu spēlē trešajā maiņā, un ja tu gūsti vārdus, tu saproti, cik ļoti nozīmīgi tas ir. Jo no tevīm neko negaida. Jā, no tevīm neko negaida, un tu vēl izdari kaut ko. Tas ir ļoti superīgi. Jā. Man prātā vārds efektīgi, nevis efektīvi, kas būtu labākais veids, kā nonākt līdz vārtiem, bet tu biji tobrīd ļoti efektīvs. Vairāk, manuprāt, goli ar saucamiem fintiņiem. Manā atmiņā vismaz ir tā, ka par tām epizodēm runāja ne tikai Liepājā, ne tikai mūsu jaunieši, bet arī Latvijā pieķeksēja, ka, hei, kur ir čalis, kurš māk tos visus zīmēšanu uztaisīt un to vārdsargu apspēlēt un skaisti gūt vārdus. Tas, es domāju, par to pierakstu tajā virslīgā. Par to arī var piebilst, ka pirmie 2 gadi virslīgā man tad arī veidoja Latvijas Florbola federācija, tad veidoja īsos tos klipus Best of Latvian Floorball. Un katru gadu virslīgas sezonā man bija viens no tiem. Priekš pirmajiem 2 gadiem es teiktu, labi, efektīgi. Efektīgi, jā. Varbūt efektivitāte nebija augstākā, bet efektīgums bija tiešām liels. Ok, laiks iet uz priekšu pamazām. Mēs nonākam vienā punktā, kur it kā mēs esam pieteikušies virslīgas sezonai, bet redzam, ka komandā ir daudz izmaiņu, vēl vairāk spēlētāji, teiksim tā, rotē vai no citām komandām, vai beidz spēlēt, un tas sastāvs kļūst stipri jauns, un mainās treneris un vispārējais. Jāsaka, mēs kā vadība un treneris Mārtiņš tobrīd pieņemam lēmumu atteikties no spēlēšanas virslīgā. Mēs pārceļamies idejiski kaut kādu vīziju tālāk, redzot, atgriežamies pirmajā līgā. Tev kā individuāli, kā spēlētājiem, tajā brīdī tas ir pārsteigums, tas bija mazliet sagaidāms, vai tas bija saprotams? Kāda bija tā sajūta tajā brīdī, kad to uzzini? Man tas bija sāpīgi personīgi, tāpēc, kad es jūtos, ka es esmu tā trešā maiņa, ka mēs laiku trenējamies, augam, un kad es eju uz to, lai būtu tas virslīgs spēlētājs, un tad pēkšņi tajā visā brīdī tas viss tiek nomests lejā. Bet, protams, ja tu tā ļoti loģiski padomā, tad tas ir loģisks lēmums. Šodienas acīm droši vien liekas ļoti loģisks. Tas ir ļoti loģisks lēmums, un arī noteikti tas daudz deva man personīgi, jo spēlēt trešajā maiņā vai atkal vispār uz malā tajā trešā maiņa bijām. Tā kā pirmajā līgā spēlējot jau tās vadošās lomas, liela pieredze, liels spēles laiks, un savā veidā pirmajā līgā gatavojamies virslīgai, tā varētu teikt. Es tur gan nepapētīju statistiku, vai tu biji rezultātīvākais vai nē, bet, manuprāt, pirmā sezona pirmajā līgā, nepateikšu precīzi skaitu, bet man liekas, ka tur tas vārtu birums bija stipri liels. Un, jā, teiksim, man bija sajūta, ka tas mazliet pat hypes veidojās ar to, ka tieši tu esi tas, kurš tos vārtus spēja atnest vienalga, kurā līmenī spēlējot. Pirmajā sezonā es biju kapteinis arī ievēlēts komandas pirmo reizi. Visu sezonu tu biji? Visu sezonu, jā. Bija kapteiņa ievēlēšana, man ievēlēja kā kapteini.
Tad pirmajā sezonā es biju kā kapteinis. Līdz ar to tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Es nekad nebiju ne jauniešos arī bijis kapteinis. Līdz ar to tas bija pavisam kaut kas jauns. Es uzņēmos varbūt tādu kā kapteiņa lomu, bet kaut kur arī tas varbūt ir kaut kā tāds apsmagojums, varbūt nedaudz, ka tas kaut ko liek kaut ko uz taviem pleciem. Papildus mazliet piepūli par kādām lietām. Varbūt tagad, skatoties tā, es varbūt teiktu, ka tas kaut kādā veidā palīdzēja man, jo man visu laiku bija tā, ka es esmu kapteinis, man jāuzņemās. Varbūt tas kaut kur patieši labu lomu nospēlēja. Un man ir prieks, vislielākais prieks par to, ka vienīgajā sezonā, kurā es biju kā kapteinis, un pirmajā līgā, tieši pirmajā sezonā, mēs visas mājas spēles uzvarējām. Tā vēl nebija nekad bijis. Prieks par to, un man liekas, ka es diezgan labi arī tiktu ar to galā, bet jā, pusfinālā, diemžēl, zaudējām. Bronza bija tos. Bronza bija to sezonu, jā, par 3. vietu vispār bez variantiem apspēlējām Ogri. Un pusfinālā, diemžēl, pietrūka kaut kur, jā, tā pieredze muskuļu. Nākamajā gadā atspēlējamies. Tieši tagad iedomājos, nemaz savā jautājuma sarakstā nemaz nebija ielicis šo jautājumu. Pagājušais gads mēs nokļūstam līdz Latvijas lielākajai sporta arēnai. Tā ir arēna Rīga, FK Kurš pret Leģions Groviņa sporta centrs. Lielais fināls. Kas ir tagad tāds pirmās sajūtas, kad es par to atgādinu, ka mēs tur esam bijuši? Protams, prieks, emocijas. Bet tā diena patiesībā bija ļoti grūta, jo es biju nedaudz apslims tajā dienā un nejūtos baigi labi. Un tā kā izbraukumā mēs vairāk vai mazāk esam nomodā, runājam savā starpā un tam līdzīgi. Tad tajā dienā uz arēnu es visu ceļu autobusā praktiski nogulēju un jutos ļoti vārgs, švaks. Un vēl bija tā problēma, kad meitenes izspēlēja finālu un mūs nelaid laukumā. Kaut kas tāds bija, ka bija ļoti maz tas iesildīšanās laiks. Jā. Līdz ar to es jutos patiesībā tāds, es centos maksimāli sev sagatavot tam visam, bet es nejūtos pārāk labi. Bet iesildoties, man liekas, es vispār nereizi pa vārtu rāmu neuzmetu. Godīgi teikšu, iesildoties arēnā, es nereizi pa rāmu neuzmetu. Un pirmajā periodā, man liekas, es pilnībā peldēju. Es to vēl joprojām atceros, ka bija ļoti grūti ieiet spēlē. Es daudziem esmu teicis to, bet tā sajūta ir, tu zini, ka tev apkārt ir komanda, pretinieki, ļoti daudz skatītāji, bet es jūtos kaut kādā mērā ļoti vientuļš laukumā. Es nezinu, man tāda sajūta bija. Tā bija ļoti dīvaina sajūta, bet pēc pirmā perioda kaut kā iegājos tajā spēlē un jau bija tā kā ieskrējies, tad jau aizgāja. Tad jau bija ok, un tad arī spēlējām. Tā, beigās uzvarējām un viss bija kārtībā. Jā, darbiņš bija padarīts, bet noteikti bija jāspēr vēl viens solis uz priekšu. Bija pārspēles par iekļūšanu virslīgā. Varbūt netirzāšu tik daudz, kas tur tajās pārspēlēs notika, jo mēs zinām, kā tas viss beidzās. Bet tad, kad beidzās sezona, es nezinu, vai tas ir tieši pēc otrās spēles pret Bausku, vai tas ir jau pēcsezonas pasākums vai kas cits. Tobrīd ir sajūta, ka mēs esam gatavi un tiešām reāls virslīgas pretendents, kas gatavs iet iekšā un cīnīties. Mēs par to runājām, kad mēs tagad spēram soli uz augšu. Tikai loģiski, ka mēs esam pieraduši būt vienā vietā, un tagad mēs ejam kaut kur soli augstāk, un ka tam ir pienācīgi arī jāgatavojas. Man liekas, ka mēs tam sagatavojamies, mēs tam gatavojamies pienācīgi, un arī treneris to minēja, ka lielākā daļa spēlētāji individuāli brīvajā vasaras periodā arī ieguldījās, kā vēl nekad neviens, kā treneris nebija redzējis šajā komandā. Tas noteikti bija ļoti labs solis arī man, jo es arī vasarā daudz ieguldījos. Es teiktu, ka lielākā daļa komandas, vai praktiski visi mēs ieguldījāmies, likām klāt, lai mēs gatavotos tai virslīgai, jo mēs noteikti, tas nav tas pats pirmā līgā būt, kas virslīgā, pavisam noteikti nē, bet es teiktu, ka mēs tam pienācīgi sagatavojāmies. Varbūt pāris kaut kādās detaļās, kas ir tas, ko tu pats personīgi darīji vasaras periodā, jo, ja nemaldos, viss jūnijas mums bija nosacīts brīvais, bet bija iespēja nākt gan pie mūsu fizioterapeita darboties, gan svara zonā papildus, gan dažādas skriešanas uzdevumi. Kas bija tas, ko tu mēģināji ieviest savā ikdienā? Es ikdienā, godīgi teikšu, neeju uz svara zāli. Tas ir tikai loģiski, mēs piecreiz nedēļā trenējamies, nav laika vienkārši tam fiziski. Tad vasarā aizgāju pie fizioterapeites. Viņi man iedeva uzdevumus, ko labāk darīt, vājās zonas, ko kā trenēt. Tad es gāju uz svaru zāli vasarā, praktiski nulli neņēmu, bet
Es arī zināju, ka viens no manām lielākajiem mīnusiem ir fiziskais. Es centos ieguldīties vairāk tajā, izbaudīju to tiešām arī. Kā process kopumā? Jā, tā kā process kopumā. Un es arī teiktu, ka tas man kaut kādā mērā deva arī tādu pārliecību un arī prieku. Jā, ir grūti izteikt, tas ir savādāk nekā spēlēt florbolu, bet tas arī sniedz kaut kādu to labsajūtu, varētu teikt. Tā, un biju arī pie uzturu speciālista. Es tieši biju iestrādājis šajā pudiņā, ko Mārtiņš ik pa laikam biju arī pie uzturu speciālista. Šeit brīnišķīgi iespējams bija aiziet. Un ievēroju arī savu tādu diētu. Ēdu, teiksim, veselīgāk, lai gatavotos sezonai, gāju uz svarzāli un gatavotos. Un, ja es varētu teikt par sevi, tad noteikti es gribētu teikt, ka tas periods, kur pirms nometnes, teiksim, tieši tajā periodā, es tajā brīdī jutos labākajā fiziskajā formā, kāda jebkad bijusi. Tas ir tā varētu teikt par sevi. Jā. Diezgan tāds interesants sagatavošanās cikls mums bija. Paspējām aizbraukt uz Prāgu, paspējām aizdīt vairākas pārbaudas spēles. Dodoties uz sezonas atklāšanas spēli Lielvārdē, pārspriedām busiņā tos sprīdīšu prognozes. Kā ar šodienas acīm tie cipariņi, kur viņi tur mūs bija ierindojuši. Tas viss droši vien precīzi neatminies, bet vismaz apmēram to priekšstatu. Ap 70, 80. Jā. Es nezinu. Grūti jau tā. Jā, protams, tā grūti, bet viņi noteikti neprognozēja, ka mēs Lielvārdu uzvarēsim pirmajā spēlē. Viņi pat Lielvārdu noteikti arī nebija gatavi tam. Bet parādījām tomēr, ka mēs varam varbūt labāk. Jau mazliet pieskāries par to nometni, varbūt kāds arī nesaprata. Nometni nozīmē nevis, kur tu pats trenējies, bet tu esi pēdējos 2 gados kļuvis arī par FK kuršu pilnvērtīgu treneri. Strādā šobrīd ar jauniešiem, un man arī bija interesants jautājums noteikti tev par šo aspektu. Toms Peniķis līdz brīdim, kad kļūst par treneri, droši vien ir viens Toms Peniķis, un kas mainās tajā brīdī, kad Toms Peniķis kļūst par treneri un sāk uz laukumu skatīties iespējams mazliet citādāk, vai tomēr neskatās citādāk? Jā, trenerim, kad tu kļūsi par treneri, jā, man arī ir tāda sajūta, ka spēlēt laukumā pašam pēc tam ir vieglāk. Ne jau tāpēc, ka kaut kas laukumā tieši mainās, bet kad tu redzi no malas epizodes vairākas florbolā, vairāk vai mazāk. Protams, atšķirās fiziskais, laukuma redzējums visam bērnam un pieaugušiem, bet vairāk vai mazāk tas florbols tiek spēlēts vairāk vai mazāk līdzīgi. Un tu redzi tās vietas, situācijas, varbūt kaut kādas sīkas nianses, kuras tu pēc tam vari izmantot savā labā, esot laukumā. Tā kā noteikti treneru darbs kaut kur arī palīdz būt spēlētājiem, vai arī atkal noslogo, bet noteikti tas arī ir kaut kāds pluss spēlētāja attīstībā. Treneris Toms Peniķis paskatās uz malu, no malas, kā izskatās spēlētājs Toms Peniķis. Ko treneris Toms saka spēlētājiem Tomam? Ko vajadzētu pilnveidot uz priekšdienā? Fizisko. Joprojām? Jā, joprojām. Es noteikti domāju, ka fizisko vajag uzlabot. Saņemt stūri labākā pozīcijā. Un daudzos lēmumos gudrāk nospēlēt. Būt gudrākam laukumā. Jo vēl joprojām arī tagad pēdējā laikā esmu daudz vairāk sācis veikt pats video analīzes. Individuāli katru spēli noskatos sīki, dažreiz pat ar tādu kā palielinājumā arī dažādas epizodes tieši kā es nospēlēju, un es mēģinu pievērst uzmanību, ko es varētu darīt labāk. Ļoti daudzas epizodes es sevi izanalizēju un mēģinu uzlabot sev laukumā. Atskatīsimies pamazām uz novembra aizvadīto. Mums tās bija 6 spēļu mēnesis. Ļoti saspringts, tīpaši mēneša beigas bija 5 dienās 3 spēles, bet tāds sausais atlikums 6 mačos, 3 uzvaras un 9 punkti. Kāda paliek sajūta pēc novembra mēneša? Ja tā kopumā, tas, kā tu to pateici, izklausās pieņemam un diezgan labi, bet es teiktu, ka ir normāli, jo varēja būt labāk, varēja kaut kur varbūt arī pat būt sliktāk. Bet es domāju, ka pret Cēsiju mēs varējām iespējams labāk maču aizvadīt. Bet kopumā jā, tas ir tas, ko mēs vēlamies, tie punkti. Tas ir pats svarīgākais. Ja mums kopumā ir, ja nemaldos, 14 punkti, un tagad mēs mēnesī tikām pie 9, tad tas ir labs rādītājs mums kā komandai un noteikti jāturpina tāpat.
Novembris noteikti iezīmējās ar vienu tādu lietu, kas spēlē par Tīrlavu. Laukumā atgriežas pirmoreiz sezonā Ralfs Polis. Paralēlais stāsts arī Sandis un Patriks bija uz laiku izkrituši. Tajā laikā man tiešām šķita, ka otrā maiņa bija uzņēmusies tādu kā iniciatīvu, mazliet tā kā pārņēmuši līderlomu. Kā ir tā sajūta, ka tu ej uz laukuma Irlavā, atgriežas 3 nosacīti formālie vai nezinu, kā grozam, kā gribam, rezultīvākie spēlētāji komandā. Un tas ir atvieglojums mazliet jūsu maiņā, vai tomēr ir sajūta, ka joprojām no jums prasa to pašu, ko līdz šim? Tā grūti, precīzi tā pateikt, noformulēt, bet es man liekas, ka liku uzsvaru un arī runājam savā maiņā, teicu, ka ja mēs, teiksim, nospēlējam iepriekš Rubenē, ja, ka mēs veidojam tos pret Rubenu, kas veidojam to spēli un arī kaut kur bijām kaut kad rezultīvi, es teicu, ja mēs to varējam, tad nav mums tagad jānometās nost, tāpēc, ka kāds atnāk cits vietā. Ka mēs joprojām varam būt tie, kas arī met iekšā un dara. Un tas noteikti arī kaut kur mums palīdzēja. Mēs noteikti tagad negribam sēdēt uz citu lauriem varbūt un priecāties par to, ka citi ir atnākuši, un tagad viss atnāks tāpat, un karotīt ieliks mutē, un viss notiksies. Tā noteikti nē, un beigās kaut kur pat labi, ka mēs, jo tā spēle ir labā, beigās arī vairāk vai mazāk, ka mēs otrā maiņa guvām tos vārdus vairāk, un principā arī izteicām spēles gaitu. Mēs ar Rošu tieši malā sēdējām un pirms spēles spriedām, kā būs tā komandas iekšējā sajūta, ka tā pirmā maiņa beidzot ir tā maiņa, ko mēs teorijā esam gaidījuši tik ļoti ilgi, bet no otriem savā ziņā atkal sloks mazliet nost, jo no viņiem negaida tik daudz. Un tajā dienā Endijs ar saviem 3 vārtiem droši vien lielā mērā nokārtoja to uzvaru. Jā, noteikti. Tur beigās bija. Mums bija 6 vārti, 4 mums, Bulīts. Einiņam, manuprāt, viens bija Jā, 4 vārti. Jā. Viens Bulīts Polim un tukšos. Bet tas ir arī Endijs. Viņi bija vairākumā Sančo. Viens vairākums, Sandi bija vairākums, jā. Tā kā jā. Jā, man tiešām bija prieks redzēt, ka pie tām, teiksim, tā izmaiņām jūs kā otrā maiņa nepazaudējāt savu rokrakstu un saturu un vispārējo. Bet par šo paturpinot, sezonas laikā noteikti diezgan daudz sanācis tos partnerus pamainīt jūsu maiņā. Bet ir tāds trīnieks, pagaidām maģiskais, kurš īsti jaukts ārā netiek. Tas esi tu, tas ir Endijs Ezeriņš un tas ir Mārtiņš Einiņš. Kā pašam šķiet, tā kombinācija savā starpā trietā jums strādā, vai tomēr veiksmīgākas spēles ir tad, kad ir kaut kāda konkrēta kombinācija jums blakus tie 2, kas rotē, teiksim tā? Vai tu nenorakstīji tur uz konkrētiem spēlētājiem personāliem? Es negribu norakstīt kādu, bet pret Rubenu pirmo reizi mums bija savādāka maiņa. Atgādini varbūt, kas tie bija tā? Es Endijs Miša un aizsardzībā Ingers ar Krišu. Es vēl nebiju nekad spēlējis ar Ingeru. Ar Ingeru arī kopā. Nekad, jā. Kaut arī tos iepriekšējos 2 gadus virslīgā Ingers bija, bet nebija spēlējis kopā. Tā bija pirmā reize, kad spēlēju ar Ingeru un uzvarējām. Jā, tā kā varbūt tā bija tāda laba maiņa, bet ar Endiju jau mēs arī tos pirmos 2 gadus virslīgā, kad bijām, kaut kur arī ļoti daudz spēlējām kopā. Praktiski arī viņš bija 3. maiņā. Mārtiņš, starp citu, man liekas, arī ar dažām spēlēm, bet man liekas, tieši pie 3. bija uzspēlējis. Jā, bet tas bija arī tad arī bija tas Covid, un mēs jau tieši interesanti runājām, kad līdz Einiņš nebija pirmā līgā, mēs tā baigi pat nesapazināmies, jo es atceros, kad bija spēle pret Ādažiem, un man tajā brīdī bija Covid, es sēdēju mājās un skatījos, un laukumā ir Einiņš, un es nepazīstu tādu. Es nezinu, kas tas ir. Viņš ir komandas biedrs, bet viņi nezina. Jā, viņš ir komandas biedrs, un es viņu nepazīstu. Es nezinu, kas pa čauli tur ir. Un tas bija tā interesanti, jā, bet tad viņš ienāca komandā, un tad jau sapazinām. Mēs tos pēdējos gadus spēlējām kopā, un sīks, labs aizsargs. Ko var citu teikt? Ļoti labi. Sīkstums ļoti labs. Treneris Mīls. Šogad gan izskatās, ka tur jau konkurence sāk lielāk palikt. Konkurence paaugstinās. Jā, jau pieskāries īstenībā tai Rubenes spēlē, un man tev drīzāk jautājums, kas tas bija par fenomenu, ka Latvijas izlases, es teiktu, to brīdi iespējams par potenciāliem arī pasaules čempionāta vārdsargam, Robertam Trepšam, 8 metieni un 5 vārti, ja man tagad prātā kaut kas nav sagļukojis vai es neesmu kļūdījies. Ko mēs tur izdarījām? Kāpēc mums tā Rubena pēkšņi pēc 7 zaudējumu sērijas viss krīt vārtos, esam priecīgi, atgūstam pārliecību, viss liekas, ka tā sezona gan izvēl lūzumu punktu piedzīvo.
Nu, kaut kur varētu teikt, ka labu nospēlēja mums tas, ka tā bija svētdiena. Ja man liekas, jā, tā bija svētdiena. Un mums iepriekšējā dienā bija spēle izbraukumā, Ulbrukā, un tad svētdien mājās. Rubenai atkal bija pretēji, ka viņi sestdien nospēlēja mājās un svētdien izbraukums. Domāju, ka viņiem tas svētdienas izbraukums noteikti bija tā, kā viņi varbūt pēc tabulas skatījās, vai arī mūsu iepriekšējais rezultāts kaut kur bija atbraukuši ar tādu varbūt pārāk mierīgi, nesagatavot. Domāju, ka viegli pārbrauks pāri mums, bet atkal pretēji mēs tieši gatavojāmies. Ļoti nopietni tai spēlēja, kā jau katrai mājas spēlē, un vispār katrai spēlē. Bet Vārtsargs nospēlēja diezgan nepārliecinoši. Un mēs tās iespējas izmantojām. Arī, kad nomainīja Vārtsargu, tas jau mums neko nemainīja. Mēs jau arī pārliecības līmenis jau saglabājās. Jā, tieši tā. Viņam arī otram Vārtsargam tam. Un arī par to pašu varbūt trepšu runājot. Ja mēs tur teicām, ka viņš nenostāvēja labu spēli. Arī skatoties pret Cēsīm, tur dažas epizodes arī var redzēt, ka viņš varbūt nav vēl nezinu, savā tonusā, varbūt gatavībā. Es neteiktu, ka tikai pret mums tas ir, ka mums paveicās, kad viņš nebija gatavs. Es teiktu, ka mēs vienkārši pratām to izmantot. Es gan nezinu, cik tur taisnība, bet tieši pirms Rubens spēles man ienāca tāda informācija, ka praktiski Gabriels Siliņš un Roberts Trepšs ir cīņā par to vietu uz pasaules čempionātu. Jo skaidrs, ka Pontus ir jau nobukojis savu vietu ar spēlēšanu SSL, protams. Bet bija cīņa par to otro vietu, tāda diezgan nosacīta līdz tam brīdim spraiga. Un kaut kur esmu tā dzirdējis, ka mēs esam bijuši tie kaprači, kas Robertam ir atņēmuši praktiski iespēju braukt uz pasaules čempionātu. Nezinu, vai tā ir taisnība, bet tāda bauma kaut kur bijuši klīst gaisā. Par Talsiem 2 spēles. Par Talsiem man ir 2 goli. Par Rubeni 2 spēles man ir 3 goli. Tu tā kā velc paralēlis, vai ka tu izšķīri, kurš būs tomēr? es tā vienkārši neizmēs. Bet Rubenai 3. man liekas arī bija knokam jau. Tā kā, abiem 2, tad vienādi. Līdzīgi. Bet nē, es teiktu, ka Sandijs, man personīgi Sandijs ir varbūt tuvāk, labāks liekas. Tas varbūt man tā neapvainojas. Subjektīvi, vai ne? Jā, mans tāds viedoklis. Jā. Okay. Vēl viena interesanta statistika, ko es gan nezinu, vai tas bija tu vai kāds cits no komandas, bet es šo padzirdēju. Tā kā aizdomājos mazliet, kā tas nākās, ka komandai sezonas laikā ir 5 uzvaras, un katrā no šīm uzvarām ir viens džeks, kas ir guvis 3 vārtus. Sezonas atklāšanas spēlē tas mums bija kas? Sandis. Turpinājumā pret Valmieru. Patriks. Jā, pēc tam mums ir spēle pret Rubeni. Es. Jā, pēc tam mums ir Irlava. Endijs. Un tad ir mājās Sācis. Meisis. 5 spēles, 5 uzvaras, un katrā spēlē kādam ir hat-trick. Tad, skatoties jau uz priekšu, pieņemot, ka turpina mainīties šie džeki, kas varētu tos hat-tricks mums kaut kad atnest. Tava prognoze, kur varētu būt nākamie, es teikšu, šoreiz 3, nākamie decembrī 4 spēles, 3 uzvaras būtu pietiekami solīdi. Kur ir tie nākamie 3, kas mums tos hat-tricks atnes? Pols pavērsies un ieliks 100%. Vajadzētu beidzot. 100%. 100%. Es domāju, ka Mišs izšaus. Cerams, viņš būs arī maiņā, varēšu viņam iedot. 3 piespēles tev? Varbūt. Un Ingers arī rāda, man liekas, labu sniegumu, tādu stabilu katrā spēlē arī. Būtu pelnījis arī noteikti hat-trick. Tie 3 cilvēki, tos es noteikti izvirsīju. Kurā brīdī tu atkal atgriezies ar vēl vienu hat-tricku? Jo es skatos, tā līkne tāda mainīga. Varbūt ļoti ilgstošs klusums, un tad pēkšņi ļoti daudz vārtu, un tad ir kaut kur atkārtojās. Jo patiesībā es nepaskaitīju, bet novembrī, manuprāt, tev kādi 5, 6 goli. Ja godīgs, nezinu. Nav tā, ka maz. 4 es uzreiz varu nosaukt. Bet tajās pirmajās spēlēs par Tulbroku nebija. Rubene 3, Irlava nebija. Lekrings arī nebija. Sācis 1, un tagad pret Talsiem nebija. Tad paliek uz 4 vārtiem. Tas teikt, ka diezgan solīts sniegums, ņemot vērā, ka... Ja tu skatītos arī piespēles, tad jā. Vēl piespēles, jā. Tās gan īstenībā, jāsaka, diezgan labi arī sadalīja klāt. Tā kā punktu ražā patiesībā varbūt daudziem negaidīja, bet pagaidām esi 2. ražīgākais mums komandā. Jā, ja nemaldos, pēc 13 spēlēm rezultātīvākais sniegums, kāds ir bijis virslīgā. Ja sanāca iepriekšējā sezonā 20 plus spēles un 10 būs bijis vairāk, jā. Tagad ir uz pusi un jau pārsists. Jā. Bet tobrīd 17, 18 gadi, tagad jau paši runājam, 3 gadiņi klāt. Un arī mājas cits spēles laiks cits.
atbildības citas varbūt. Jā. Forši, man liekas, ne? Jā, noteikti. Noteikti. Gribētos jau vairāk, bet, protams, ir ok, jāskatās, jāpaņem kā ir un jāiet uz nākamajām spēlēm, jāsidās. Pīšīt pievēršamies decembrim. Virslīgā kopumā decembrī ir tikai 9 spēles, bet 4 no tām ir mums. Bišķīt sanāca kalendāru pakārtot pasaules čempionātam un jāņem vērā, ka mēs bišķi tālāk dzīvojam nekā vispārējo. Mums nav neviena pasaules čempionāta dalībnieka. Varbūt varam apsveikt Gustavu ar iekļūšanu, kurš ir Liepainieks noteikti mūsējais, bet no šī brīža aktuālā sastāvā neviens puisis nav iekļūst tomēr šobrīd. Palikām bišķi aiz līnijas. Bet 4 spēles. Mājās ir Laba Valmiera, izbraukumā Sāc un Ķekava. Ko saka priekšnojautas par decembra mēnesi? Jo ritms, man liekas, ka tādā ziņā mēs bišķi nepazaudēsim un varēsim kaut kādā mērā paturpināt to, ko esam iesākuši. Mājās noteikti mums nākamās 2 spēles būs ļoti, ļoti svarīgas, jo tas noteiks, ar kādu mēs tagad turpinam visu to periodu. To atlikušo decembri es pieļauju. Un ir ļoti svarīgi tagad sagatavoties tām spēlēm, līdz tām vēl ir laiks. Tagad noteikti mēs, tā kā mēs ierakstam šo, tad uzreiz pataisno pēc tālas spēles nākamā diena, tad noteikti tagad ir svarīgi atpūsties un izanalizēt savus kaut kādas kļūdas. Video noteikti treneris veiks un gatavoties pienācīgi tām 2 spēlēm. Tās ir ļoti svarīgas spēles, kurās mēs varam tikt pie punktiem. Tā kā noteikti tā iespēja ir jāizmanto un pienācīgi jāsagatavojas tam. Skatoties tīri pēc tabulas, Sirlava un Sācis mums tieši blakus abi tabulā. Līdz ar to droši vien var mierīgi teikt, ka tās 6, ja ne pat 9 punktu spēles, vai ne? Ir kaut kāda spēle no šīm 4, kur bišķi vairāk gaida nekā pārējās? Pret Ādažiem, man liekas, izbraukums. Revanšēties gribās? Gribās ļoti revanšēties. Palika nepadarīt darbu sajūtu tajā spēlē vai kaut kas cits? Es gribētu teikt, ka ļoti augstprātīgi Ādaži nospēlēja to spēli un gribētos parādīt tomēr viņiem, ka nav viņi tik augsts, kur viņiem jābūt. Okay. Tas izklausās ļoti daudz sološi, jo ja mēs sagatavojamies, kā tu minēji, pirmajām 2 spēlēm. Tur viss sastājās pa diedziņu. Braucam uz Ādažiem, izdodas rehabilitēties. Tad tie punktiņi ir 9, atnāk 3 spēlēs, un tas jau būtu pavisam skaisti. Un arī vieta tabulā uzreiz ir krietni augstāka. Bet tāds kopējais rezumē šobrīd, skatoties tabulu, mēs redzam, ka ir ļoti sīva cīņa praktiski, es teiktu, turnīra tabulas vidusdaļā. No Valmiera 3. man šeit, jā? Jā. Tad, principā, es teiktu, ka no 4. līdz 10. vietai tur tiešām 3-4 uzvaras vienai vai otrai komandai, un tur tā tabula var atkal kārtīgi samiksēties, un mēs varam būt viena no tiem, kas to tabulu arī kārtīgi sajauc. Noteikti. Gribētos, vai ne? Ļoti gribētos. Visu laiku jau esam tik tuvu, un gribās veikt to soli kaut kur augstāk. Nenostabilizēties, bet pagozēties tur kaut vai neilgu brīdi. Un tad jau izmantot nākamās tās cerības un likt vēl klāt. Jā. Mazliet uzmetu statistiku atkal pagājušā sezonā. Pirmajā līgā spēlējot, regulārais turnīrs 18 spēles, un tas tiek izspēlēts 5 mēnešos. Kas tā par upju vidēji 3,5 spēles mēnesī nav baigās lodzes, domāju, tādā ziņā. Tagad mēs esam virslīgas sezonu iesākuši un ir 2,5 mēnešos 15 spēles. Tas laiks, kurā mēs esam aizdījuši praktiski līdzīgu spēļu skaitu, ir 2 reizes mazāks. Tavuprāt, foršāk ir šajā ritmā vai ritmā, kas bija pagājušajā sezonā? Tīri subjektīvi atkal nevērtējot, vai sniegums vispārējais, bet kā pats jūties foršāk? Es teiktu, ka abos ir kaut kādi plusi un mīnusi. Pagājušajā gadā es teiktu, ka tas ritms varbūt bija labāks, jo mēs trenējamies 5 reizes nedēļā. Tu vari veikt lielāku ieguldīšanos treniņos noteikti, un tad tas trenētības līmenis noteikti varbūt iet uz augšu. Tā atdeve treniņos iespējams ir lielāka un no komandas kopumā. Tad tagad, kad mums ir visu laiku spēles, ļoti daudz nemitīgi, tad tajos treniņos dažreiz tiek kaut kas samazināts, kaut kāda slodze, kaut kas, lai pielāgotos tai spēlē. Bet forši ir, ka spēles ir daudz, jo tu visu laiku esi tajā ritmā spēles un var nemitīgi no spēles uz spēli iet. Ir arī forši, ka ir daudz spēles. Tāpēc mēs trenējamies, spēlējam, lai spēlētu. Un, ja tas ir daudz, tas ir forši. Tad attiecībā pie šī paša jautājuma, tās lielās spēles, daudzas un slodzes un vispārējais.
Sastāvs mums ir ļoti plašs šogad. Mēs spēlējam ar diezgan plašu sastāvu. Protams, tās pamatmaiņas divas lielākoties ir daudz maz stabilās. Kaut gan arī mēs varam pieminēt, ka sezonas sākumā Dzērva nav, sezonas sākumā Oši ir, tad viņš atkal nav. Tad pa starpu mums labi uzspīd Grots, tad atkal mēs redzam, šobrīd viņš bija šī ārpus sastāva. Tās līknes mazliet staigā. Kā ir spēlēt šajā čempionātā, kur tiešām ir liela mainība ne tikai savā komandā, bet es noteikti varu teikt arī par pretiniekiem. Visi piedzīvo kaut ko stipri līdzīgu, ka ar 10, 12 spēlētājiem pagaidām izstāsta, ka Talsi mēģina tādā ļoti īsā sastāvā turēties. Visiem pārējiem tomēr diezgan plaši tie sastāvi un mainās, manuprāt, gan mūsu spēle, gan pretinieku spēle pēc tā, kāds ir sastāvs to brīdi. Jā, tas ir redzams arī skatoties citas spēles noteikti. Kad mēs nespēlējam, mēs arī daudz spēlējam citām sekoju līdzi. Tur arī ir redzams, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no sastāvā. Vai tas pats Rubenē, ja ir balods, nav balods, arī daudz savādāk. Es teiktu, ka Ķekavai ir ļoti stabils arī sastāvs visu laiku uz katru spēli. Tāpēc arī noteikti viņiem tā tabula noteikti ļoti patīkama šobrīd. Un Tāls arī ļoti stabila spēle, un viņam arī praktiski iztrūkumi. Bieži gan nav, man gan nepajautāja, bet gan Šķuburs kaut kur pazudis. Nezinu, kas viņam, bet jā, ir tā, ka daudziem, jo tās spēles ir tik daudz, ka, protams, gadās situācijas ir ģimenes stāvokļi un darbi un viss, un var kaut kur netikt. Veselības apstākļi tāpat tās paralēli var nospēlēt kaut ko. Protams, arī tas, un kaut kur tas varbūt to spēles kvalitāti kaut kur samazina, bet tas iespējams dod kaut kādu pieredzi atkal tiem spēlētājiem, kas mazāk spēlē. Tas arī noteikti kaut kādā veidā ir pluss arī mums, kur mēs daudz kur gāja runa par to, ka tas 7 spēļu zaudējumu sērija, 7 spēļu, bet tajās spēlēs ļoti daudz spēlē, kā tā trešā maiņa, visi jaunie, un tas noteikti arī viņiem. Tagad bija kaut kāds pienesums. Vēl tad pēdējais. Par šo mēs laikam nekur neesam vēl runājuši, neizziņojuši, nolikumā tas ir apstiprināts. Vai tu zini, kāda ir play-off izspēles kārtība? Nav nejausmas. Kāda ir būtiskā izmaiņa šogad? Es domāju, ka kaut kas gāja runa, ka 10 tiek krīt ārā, ja? Tas ir viens. 10. vieta automātiski atstāja virslīgu, ja kāda pirmās līgas komanda ir gatava nākt vietā. Līdz ar to 10. vieta noteikti nav vieta, kur mēs gribam finišēt savu sezonu. Tā kā es pirms sezonas prognozēju, man liekas, ka mana prognoze joprojām ir dzīva. Es gribētu, ka mēs esam 6. ielēnā. Droši vien kā 6. varētu būt, bet 8. mums tā kā būtu jātiecās būt. Bet šajā gadā ir iespēja top 4 komandām izvēlēties savus pretiniekus. Tā ir lielā izmaiņa. Jā, Zviedri un arī kaut kad pa starpu Somi savulaik ir bijuši tāpat. Tagad gan atkal mainījuši savu formātu, bet šobrīd virslīgā pie mums tā būtu. Kā tev šķiet, ja šobrīd saglabājās četrnieks, kā tas ir Talsi, Ķekava, Lielvārda un Valmiera, kura no šīm 4 komandām varētu gribēt mūs un kura varētu ļoti negribēt mūs? Talsi. Talsi gribētu vai negribētu? Talsi gribētu mūs noteikti. Kuru negribētu? Es teiktu, ka Valmiera negribētu. Lielvārda varbūt gribētu, bet Valmiera noteikti ne. Jo Lielvārdai ir zināms, tas, ka uz play-offiem viņi iznāk kā cita komanda pavisam. Līdz ar to es teiktu, ka Lielvārda varbūt pat varētu, bet es domāju, ka Valmiera noteikti negribētu. No tām 4. Jā. Lūkosim, protams, kā sarindosies komandas tabulas augšgalā. Joprojām nevaram izslēgt scenāriju, ka mēs ielēnam kā 4. Protams, tas nedod vairs izvēles iespējas, bet mēs varētu teorijā pie mājas priekšrocības vispār jātikt. Bet droši vien tā mazliet realistiskāk skatoties, droši vien būs jāuzstāda loģiski, jo ir līdzinājums uzdevums spēlēt play-offos. Un tad jau ir baigi atkrītoši no tā, kāds pretinieks paliek, kurš kuru izvēlās, kurš kuru neizvēlās. Un, man liekas, tas ar tādu papildus intrigu piedod. Protams, tas ir interesanti. Un gribētos, jo iepriekšējos tos 2 gadus virslīgā nebijām nereiz play-offos. Neesam aizvadījuši nevienu play-off sēriju virslīgā. Gribētos debitēt arī. Tam droši vien būtu jābūt mērķim, bet mēs paši jau pieminējām spēli pret Tirlavu, spēli pret Sāci. Tās noteikti varbūt tās atslēgas spēles, kur tie punktiņi mums var sakrist, lai mēs, piemēram, te 8. mēģinātu stabilizēties pamazām. Bet tā tabula tik droši vien neprognozējama. Mēs uzvaram Rubeni, ko droši vien gaida ļoti maz cilvēku. Ja tā var teikt, arī skatījos pret Tirlavu ar lielu daļu, prognozēju kaut kā tomēr viņu uzvaru, un mēs mazliet pārsteidzam. Iespējams, kāds nezināja par mūsu sastāvu atgriešanos un visu to. Bet, jebkurā gadījumā, man liekas, ka šī ir tāda ļoti neprognozējama un pārsteigumiem bagāta sezona, kurā
Arī iespējams vakardien, ja Miša būtu iemetis nevis pat 9 pašu krustiņu, bet bija šī zem. Tā brīdī, manuprāt, 2-2 panākot 3-2. Kas zina, kā būtu aizgājis spēle arī vakardien? Jo nebija jau spēle. Momenti bija daudz, kur varējām realizēt, un tad tā spēle kā. Es arī vakar spēles vienā brīdī nodomāju, kāpēc vienmēr tā spēle nevar aiziet uz mūsu pusi. Kaut kad jau aiziet. Kaut kad aiziet, protams, bet tajā situācijā es vienmēr gribu domāt to. Kad ir tik līdzīgi un ka varētu nosvērties uz mūsu. Man jau arī bija moments. Bija Osīts, vai ne? Ievadīja. Bija, protams. Jāizmanto. Un tā jau būs ok. Kā pašam šī saruna? Ļoti labi. Patīkam, forši. Interesanti ciemoties un šādā formātā papļāpāt. Šeit jau bieži ciemojos, bet šādi pirmo reizi, laikam, intervijas ir tad īsāks un tur lejā, bet šeit arī patīkam būt uzvarēties papļāpāt. Es esmu pārliecināts, ka šai intervijā arī būtu jāgāž kaut kāda rekorda. Skatīsimies. Garuma ziņā ir stipri līdzīgi kā Ingeram, 40 bija šī rastīta minūtes. Tad vēl 3 jānovelk lielākā. Tu jau zini, cik bija. Ja? Nē, tu teici 43 vai kaut kas tāds. Man liekas, ka bija 40 ar mazu astīti, bet tas gan palika aizkadrā. Tu jau teici, ka Ingera intervija gribējās, lai viņa garāka, plašāka un vēl. Un es domāju, ka arī mēs savā starpā varētu parunāt par vēl ļoti daudz lietām. Noteikti kādā brīdī būtu interesanti papļāpāt arī par to treneru prizmu vairāk un tāpat arī par kaut kādām lietām, kas varbūt ir ārpus tādas ikdienas satura vai ne. Bet, jebkurā gadījumā es domāju, ka šis bija interesanti. Noteikti priecāsimies, ja komentārā atstāsiet kaut kādu savu atsauksmīti par šo sarunu. Varbūt novēlēsiet Tomam kādu labu spēli aizvadīt par kādu speciālu pretinieku un varbūt ļausiet piepildīties tam visam vai ne ar savām labajām domām un vēlējumiem. Tā kā noteikti. Ko mums varētu darīt ar šo video, kā tev šķiet? Kādā ziņā? Cilvēki skatās. Ko mums varētu viņiem aicināt darīt? Pasmaidīt. Tas neko nemaksā. Jā. Nē, man liekas, ka ir jau liels atbalsts mums, man liekas, kopš ienākšanas virslīgā. Un arī man personīgi es to izjūtu, kad ļoti daudz cilvēku arī pirms spēlēm novēl veiksmi, raksta labus vārdus. Paldies visiem par to un turpinam atbalstīt. Nepadodamies un ejam uz priekšu. Jā, tā kā mums ir daudz vēl foršu spēļu priekšā un noteikti dzīvojam līdzi, sekojam. Tāpēc mēs šo lietu darām. Mums tas ļoti patīk, vai ne, Tomiņ? Tieši tā. Labi, paldies par sarunu un noteikti tiekamies jau laukumā. Visu labu!